sākuma sastāvā. Numur 90. Numur 55. Pirmais rīcinieku uzbrukums metiens vārtu virzienā un vārti 1-0. Ļoti kurjos vārtu gums, neliels rikošets. Un šķiet Bukarts skāra pēdējais ripu. Nospēlētas 24 sekundes un 1-0 Roberts Bukarts. Pirmais mūsu uzbrukums ieiet zonu. Līnija tiesnes trāpa rīt, bet ļoti veiksmīgi Aleks pie Saulieša. Metiens vārti 2-0. Paldies, jāsaka, līnija tiesnesim par rezultīvo piespēli. Šajā gadījumā tas bija Aleksejs Maitāks, bet līnija tiesnes tāpat kā jebkurš cits tiesnes, arī galvenais tiesnes ir laukuma sastāvs. Vidēls iegūst rītā un labs ātrums ir Linusam. Vidēls, Bukārts, Vidēls, vārti! Riper vārtos 3-0, gūstam vārds trešdaļas pirmajā un arī pēdējā minūtē. Paradoxāli trešdaļa, jo pārsvars ir bijis Slovan komandai, bet mūsēji ik pa brīdim aizslido uz pretinieku laukumu pusi un iemet pa kādai ripai. Tādā veidā esam guvuši 3 vārdus trešdaļā. Linus Vidēls. Teši metieni 3 vārtu gūmu mūsējiem. Un tagad vēl viena iespēja un atkal Sedlāčeks. Noslēgusies pirmā trešdaļa, noslēgusies ar tur tādu grūstīšanu no savu vārtu priekšā. Šķasnīs un Genovejs. Iespējams, ka būs arī sankcijas. Vēl joprojām turpinās šī grūstīšanās un beigās arī galvenais tiesnesis paceļ roku. Un vēl Šķasnīs nevar likties mierā. Un Džeriņš atkal ir 1-1 Kudrina un Sedlāčeks. Un soda metienam jābūt visticamāk kā. Un tagad aizturētais sods un pēc tam soda metiens. Šajā trešdaļā atšķirībā no iepriekšējā. Kudrina pret Sedlāčeku, labs ātrums Kudrinām, bet atvešanas manevrs netas labākais. Sedlāčeks saglabā savu vietu vārtos un atvēr šo sodu metienu. Rezultāts paliek vienamiešu labā 3-0. Varēja sodīt kaut kur. Vilsons. Labi piespēle. Atspēle atpakaļ Vilsonam. Dārziņš! Vārti! 4-0. Apmāna vārds ar Dārziņš. Apmāna visus arī sevi šķiet un beigās ir tomēr atrod. Ceļi izslīd pavisam lēnām starp kaisargiem un ir pāri vārtu līnijai. 4-0 vienādos sastāvos gūst vārds mūsējiem. Un šeit saspēle Indrašis, Dārziņš. Mars pa slidu trāpa Dārziņam, bet tas ir vārds. 4-0. Vidēlam. Tātad jau mūsu pirmais vairākuma piecinieks uz ledus piespēle Cibuļskim. Bukārts. Krišjāns Redliks. Vārti! Paskaidro 0-5 priekš viņa komandas un 5. vārds Rīgas Dinamo labā. Būs Krišjāns Redliks. Tas viņam ir 19. punkts šo sezonu un 4. vārtu gūms. Krišjāns precīzi trāpa vārtu stūrī. Miķelim un Robertam Bukartam rezultīvs piespēles. Teja spēlē bez ripas uzbrukuma zonā un 2 pret vārdsargu Indrašis. 6-0. Un atkal rezultīvu piespēli ieskaitīsim vienu tiesnesim. Šajā gadījumā galvenajam arbitram atvainojas redzējām piedots pie soliņa viesu un atvainojas viens no maču galvenajiem arbitriem. Šajā gadījumā Bondars, bet ļoti veiksmīgi mums šodien piepalīdz tiesneši kā laukuma sastāvdaļa un redzam Miķelim rezultīvu piespēli. Indrašis.